31. oktobrī visu svēto dienas priekšvakarā tiek atzīmēta Helovīnu nakts, kad cilvēki pārģērbjas par spokiem, raganām un mošiem, lai aizpēdītu ļaunos garus. Uzskata, ka Helovīnu nakts ir sava veida tilts starp reālo un aizkapa pasauli. Tāpēc šajā naktī mirušo dvēseles klīst pa ielām, no pazemes valstības iznāk dažādi nešķīsteņi, raganas un elfi, kas jūtas brīvi un sāk darīt dažādas nelietības. Lai ar svētku tradīciju celsies no Amerikas Savienotajām valstīm, arī Latvijā tā iemantojusi savu popularitāti. Pirmo gadu arī Ķegumā organizēta ķirbju parāde, jo, kā zināms, izgrebts ķirbis ir viens no Helovīnu pamatelementiem. Kā norāda pasākuma organizatori, šoreiz gan idejai par pasākumu gan racionāls pamatojums. Katrs bērns vēlas izgrebt to ķirbi, un tad to ķirbi nav kur īsti likt, īpaši, ja no privāta mājas vai kā. Tad viņš tur tā uz lievenīšu paliek, un papriecājas. Bet šeit ir tā iespēja, ka atnest un visi vienoties vienai kopīgai ķirbju parādē. Tā, ka viss parks mums ir vienos ķirbjos, gaismotos ķirbjos. Mēs tieši neasociējamies uz to pocīgo, jocīgo, bet tieši uz tiem ķirbiem vēlamies panākt to efektu. Un ka bērniem tieši liekas spocīgi. Mēs dzirdējām, ka no bibliotēkas stāstus, ka bērni iet uz bibliotēku, prasa jau tos spoku stāstīs, un viņi jau runā par to, kā būs, kas tur notiks, un par ķirbiem runā, un tā interesanti. Bet, manuprāt, tas ir tas svarīgākais, ir tā īpaša atmosfēra. Tieši tas spocīgums īstenībā, kas ārā ir jau tagad novērojams ar mūziku, ar gaismām, ar zirnekļu tīkliem, un tā atmosfēra tas galvenais ir. Ko tu esi plānojis šovakar darīt? Es? Kaut ko. Staigāsi biedēsi kādu, ja? Jā. Es esmu vampīrs. Vampīrs? Tās lakats. Jā, redzu. Vai nav bail tumsā? Nē. Lielāks puisis, kad 5 gadi. Drīz jau būs 6 gadi. Tad jau tu esi ojās? Kā novērojām, pasākumam liela vietējo iedzīvotāju atsaucība. Pirms stundas vēl ķirbju meklējumos bija arī ķegumietis Edijs. Veiksmīgi to atradis kaimiņu dārsos un pagūts arī izgrebt, lai varētu kopā ar atvesēm piedalīties parādē. Kas bija iniciators šai idejai? Daļa bērniem vienkārši. Viņiem tur bija tā afiša, vienkārši tā mēs izdomājām, ka jāatnāk. Vai patīk bērniem? Jā. Bail nav? Nē. Man nebās. Kā vēsta avoti, ķirbis ar sveci pa vidu esot veids, kā nakts melnumā aizpēdīt ļaunos garus. Līdzās šai tradīcijai Helovīnu naktī bērni parasti iet ķekatās un prasa konfektes, kā arī tiek stāstīti spoku stāsti un mēģinājumi nopaidīt otru. Dats Trebocka, Zane Dāle, Artis Supe, Ogres televīzija.